Pavisam drīz šajā ielas posmā atkal kursēs transports. Automašīnas, diemžēl faetonu vai vieglo ormaņu vairs nav, un ielai tiks atdots savas sākotnējā funkcija. Tas ir ļoti priecīgs notikums, priecīgs arī Liepājas vēsturiskā centra attīstības kontekstā, taču ir jāatceras, ka šis priecīgais notikums tomēr aizēno mazliet bēdīgu stāstu par 2 vēsturisku māju zaudēšanu. Šajā ielas posmā atradās Krišāņa Valdemāra ielas 32 A un B nami. Viens no tiem celts 18. gadsimta vidū, otrs 19. gadsimta beigās. Abi dzīvojamie nami bija vēsturiski no koka, un tāpēc bija pelnījuši, lai pret šiem namiem saudzīgāk izturētos. Tramvaja līnija šajā posmā ir plānota 1982. gadā un atvērta 1984. gada rudenī. Diemžēl, plānojot tramvaja līniju, tika upurēts ne tikai mājas, kas atrodas pie Peldielas, mājas arī Ugunsdzēsēju laukumā, Katoļu ielas rajonā. Un tas ir tāds, no vienas puses priecīgs notikums, ka šeit ir pārnesta tramvaja līnija, bet arī bēdīgs, ka tramvaja līnijai, celtniecībai par upuri kļuva Liepājas vēsturiskā centra vēsturiskā saudzējošā apbūve.